Labdien visiem! Šodien ir sestdiena. Tas ir pāris dienas pēc tam, kad mūsu lekciju ciklā Telpa starp sievu un vīru notika pēdējā 4. lekcija. Un, protams, pirms iepriekšējām 3 bija tādi kā atskati, lai varētu varbūt dalībniekiem un ne tikai dalībniekiem kaut kā atjaunot sajūtu par iepriekšējo lekciju, nākot uz nākošo. Bet šodien tas mērķis mainās, jo nākošās nebūs. Vismaz tuvākajā nākotnē nē. Tomēr kaut kādu atskatu gribējās izveidot, kas notika 4. lekcijā, un nedaudz arī tādu apkopojumu par to, kas visās 4. Lai gan to apkopojumu, kas attiecās uz visām 4, faktiski nav iespējams izveidot. Un varbūt arī nevajag, tāpēc ka objektīvi to nevar izdarīt. Tas būs kaut kādā ziņā tāds subjektīvs mans skatījums, turklāt subjektīvs izrāvums no visa tā milzīgā materiāla, intuitīvā, simboliskā, metaforiskā, kuram mēs esam gājuši cauri šajās, it kā netik daudz 12 stundās. Tomēr nozīmīgās, manuprāt, stundās. Tāpēc lielu apkopumu par visu es netaisīšu. Bet tādu apkopumu es lūdzu lekcijas beigās iztaisīt tiem dalībniekiem, kas bija atnākuši. Un, tas bija tāds pirmais aplis, kas šajās 4 lekcijās notika. Jā? Un ar to pirmo apli mēs noslēdzām. Kā zināms, sevišķi ir grupu terapija, tad tie apli ir daudz, tur sākumā, beigās, pa starpam un tam līdzīgi. Šoreiz es domāju, ka pietiks ar vienu apli pašās beigās, bet tas bija ļoti interesants un, manuprāt, tas ļāva arī kaut kā mums visiem, kas tur bijām, tos 4 vakars, sajust tās saites, kas tam bez vārdiem ir izveidojušās starp cilvēkiem, un ko cilvēki bez vārdiem ir iemācījušies no citiem, kas tur piedalās. Ja? Tad kā veidojās šī te informācijas nodošana, ko viens ierauga, ko otrs ierauga. Ja, un kā tas veidojas kopā. Tad sākšu es no pašām beigām no šī te apļa, kur man šķita svarīgi kaut ko varbūt papildināt. Ja. Vai pateikt kaut ko nepateiktu. Pirmkārt, būtībā mēs šajās 4 lekcijās uzzīmējam bildi, uzzīmējam pasauli, kur visa centrā ir tas, ko es saucu par dzemdi. Tātad nevis ar mazo burtu kā orgānu, bet ar lielo burtu. Ja, tad kā pārēju no tās pasaules uz šo pasauli un kā projekcija, ka arī aiziešana no šīs pasaules notiek aiziešana atpakaļ dzemdē. Ja tā
skatās, tad, protams, viss centrā ir sieviete. Sievišķais, mātišķais. Tad pasaule tiek ieraudzīta kā sievišķa, jeb matriarchāla. Un visumā jau tas atbilst gan tam, gan cilvēka individuālās attīstības gaitai, kas sākumā ir māte un tikai tēvs, gan arī civilizācijas attīstībai, kas sākumā ir matriarchāts un tad ir patriarchāts. Par to patriarchālo mēs runājam daudz mazāk, lai gan runājām. Tādēļ, ka tas ir vieglāk saprotams, ka patriarchālais nav intuitīvs, simbolisks un metaforisks. Patriarchālais ir tomēr vairāk saistīts ar veselo saprātu, ar apziņu, ar matemātiku, ar tādām daudz vienkāršākām lietām, kā tas, kas ir matriarchālais. Un tādām lietām, ko ir vieglāk pakļaut analīzei, saprast. Un tad viens no dalībniekiem nobeigumā piezīmē, ka tas ir ļoti interesanti, ka mēs šeit runājam par tādu sieviešu kārtas senču rindu, bet praktiski visām pasaules tautām ir tomēr tradīcija dzimšanas apliecībās rakstīt tēvvārdu, nevis mātes vārdu. Un bieži vien arī uzvārdi tiek atvasināti no tēva vārda. Piemēram, Zviedriem ir taču ļoti daudz no tā. Mums jau arī ir Andersoni daudz. Vai ne? Zviedriem tur ir Svensson un Alfredson, un kas tik vēl ne. Ja? Tad islandiešiem ir ne tikai tad islandiešiem tur var būt sievietes vārds, kurš nobeidzās ar dotīra, tad meita. Tad, kāda tur vīrieša meita. Ja, tad es to uztveru tā, ka cilvēki ir tomēr tiekušies pēc kaut kādas vīrišķas skaidrības un asociējuši vīrišķo ar saprātu un sievišķo ar neprātu. Un vīrišķo ar apzināto, sievišķo ar neapzināto. Sievišķo ar tumsu un vīrišķo ar gaismu. Protams, ka, ja mēs to tā sakam, tad ir ļoti viegli sajaukt un uztvert tā, ka gaisma ir laba, bet tums ir slikti. Tā tas nav. Tad tas, ka mēs mūsu kultūrā akcentējam tēvu, nozīmē kultūras izvēli. Ka patriarchāts ir tas virziens, kurā mēs virzamies, un kuram ir, kurš jānostiprina, kas nenozīmē matriarchāla iznīcināšanu. Bet, protams, ka mūsdienu pasaulē virziens ir otrāds šobrīd. Patriarchālais tiek brucināts, kultūra tiek brucināta. Bet rezultātā mēs nedabūjam arī matriarchālā labu apzināšanos. Tāda ir tā piebilde pie viena no dalībniekiem nobeigumu vārda.
tad bija interesanti, kas visus ļoti uzjautrināja. Viens jauns puisis teica, ka viņam šausmīgi nepatīk, ka tiek pieminēta dieviete. Jā, tas izsauc vispārēju jautrību. Nu, varbūt viņš bija palaidis garām to, ka dievietes dzimšana ir notiek brīdī, kad bērns ieraug māti, un kad, teiksim, šajās interakcijās ar māti dzimst dieviete. Un tad šī te projekcija, šīs atmiņas par māti tiek projicēts uz visām sievietēm. Ja? Tāpēc visas sievietes ir milzīgas, lielas, skaistas un bīstamas. Ja? Ar vārdu sakot, nevis tādas, kādas viņas objektīvi ir, bet tādas, kā mēs subjektīvi sievietes uztveram. Ja? Un tur nav tāda paralelitāte, ja sievietes ir dievietes, tad vīrieši ir automātiski dievi. Nē. Tur ir tā lieta, kad, protams, kad tas dievietes varenums un jauda un spēks prasa kaut kādu glābšanu, kaut kādu aizsardzību. Bet tādu sniedz Dievs. Ja? Un monoteistiskās reliģijas, acīm redzot, ir veidojušās ar šādu motivāciju. Tātad kaut kā ierobežot dievieti, iedot viņai tādu telpu, tādu templi, kurā dzīvot, teiksim, saprotot, ka tā tomēr nav visa pasaule, kad ir arī dieva tempļi un arī ir patriarchālās reliģijas. Nu ko, un vēl bija ļoti interesanta lieta, kas izpaudās, kas bija vienā nobeiguma piebildē, bet tas man liek atcerēties, ka tad, kad es runāju, kas ir par šķēršļiem, kas ir par šķēršļiem auglībai, ja teiksim vienkārši, kāpēc sievietes nepaliek stāvoklī, kas traucē dzemdei apaugļoties. Arī tad, ja sieviete dzīvo, it kā normāli ar regulāru dzimumu dzīvi, ja nav kontracepcijas, nav slimību, tādas situācijas ir, kas, protams, liek skatīties uz šo te procesu, kurā pasaulē ienāk bērns, ne tikai kā uz zinātniski izskaidrojumu saprotamu, bet arī kā uz tādu reliģiski apjaušanu procesu, kur daudz zināšanas ir empīrisks un intuitīvs, nevis, teiksim tā, zinātniski un statistiski pierādāms. Mēs runājam par to, ka šķēršļi apaugļošanai var būt tas, ka sieviete ir ļoti saistīta ar savu māti, respektīvi, ka viņa ir it kā grūtniecībā ar savu māti vai mātes māti. Ja? Un šajā aspektā es pieminu Aspaziju, ja? Kas, manuprāt, ir diezgan klasisks piemērs tam. Otra lieta, kas ir bieži iemesls, ka grūtniecība neiestājās, ja dzemde vai sieviete ar dzemdi ir kaut kādā tuvā kontaktā ar nāvi. Ja viņas ģimenē vai dzimtskokā ir jaudīgas, ir daudz traģisku nāvju, tajā skaitā abortu
spontānu un mākslīgu. Tas ir tā kā nāve ir otra pārēja no šīs pasaules uz to pasauli. Tāpēc dzemde ar to savā ziņā konkurē. Jā, un tā ir arī tāda kā konkurence starp dzīvību un nāvi. Tad mēdz būt, ka dzīvība uzvar, un šādas sievietes kļūst mātes, bet tad šiem bērniem jābūt varoņiem, kas turpina šo cīņu ar nāvi. Jā, jo šie bērni būs pilnīgi citādāki. Tāpēc, ka mirušie mēdz būt mīļāki par dzīvajiem. Tas nav loģiski, bet tā ir realitāte, kur mēs redzam, piemēram, ģimeņu izstādīšanā pēc Hellinger metodas. Tur ir šī konkurence, tad vai nu mirušais vai dzīvais, vai nu nāves spēks ir dzīvības spēks. Bet es nepieminēju trešo lietu, kas man praksē netik bieži gadās, bet gadās. Kad var teikt tā, kad sieviete nevar palikt stāvoklī, nevar dzemdēt, nevar apaugļoties, tāpēc, ka viņas dzemde ir aizņemta ar māsām vai brāļiem. Jeb, to var saprast arī tādā veidā, ka viņi gan konkurē, gan palīdz savai mātei izaudzināt savus jaunākos brāļus un māsas. Parasti šitais ir kaut kas tāds, kas vecākajām meitām ir. Ja, ka vecākā meita tik ļoti jūtās kā mātes aizvietotāja, ka jā, viņai pašai nedzimst bērni, jo viņa ir nodarbināta ar savu brāļu un māsu audzināšanu. Un interesanti, ka šī lieta var, teiksim, izpausties ne tikai kā dzimuma attiecību trūkums, ja, teiksim, kā izvēle, ka sieviete dzīvo viena, neprecās. Tā arī mēs būtu, bet dažreiz ir tā, kad ir pilnvērtīgi dzimuma dzīve un laulība un tam līdzīgi, bet šī te dzemde, ne tikai varbūt prāts un emocijas, bet dzemde ir aizņemta ar to, ar ko būtu jābūt aizņemtai mātes dzemdē. Šeit atkal, protams, es dzemdi domāju to, kas ir ar lielo burtu, kas ir būtībā visa sieviete, ne tikai viņas šis te anatomiskais orgāns dzemde. Man šķiet, šī ir ārkārtīgi svarīga lieta. Meita kā mātes vietniece, meita kā mātes aizvietotāja. Jā, sevišķi būtiski tas ir mātēm, kurām nav mātes, kuru mātišķība ir vāja, kurai vajag palīgā, lai audzinātu savus bērnus, tāpēc, ka viņi nav pietiekami kompetenti kā māte, ja bērni ir daudz. Ja? Tad vecākās meitas ļoti bieži nāk palīgā. Nu tā, un tad, kas attiecās uz pašu lekciju, mēs runājām par šīm teiksim, tukšuma struktūram, ģimeniskajām dzimtas struktūram, kuras būtībā veido dzemdes tukšums. Un transformēties šim te dzemdes tukšumam, piepildoties, parādās citi tukšumi, un tie atkal veido tālāko dinamiku.
Un mēs runājam arī par otro laulību. Ja teiksim tā situācija, ka ģimenē ir bērni no iepriekšējām attiecībām jeb laulībām. Un šo situāciju var noreducēt uz to pašu svēto ģimeni, jo vai mēs tam ticam vai nē, bet Jēzus nav Jāzepa bioloģiskais dēls, bet Jāzeps par viņu rūpējās tā, it kā Kristus nebūtu viņa audžu dēls, bet īstais dēls. Un šī ir viena ļoti svarīga lieta. Tātad gan no tā aspekta pārdomājama, cik viegli vai grūti mums ir uzņemties būt audžtēviem un audžmātēm. Ja? Vai tas izdodas tikpat labi kā Jāzepam attiecībā uz Kristu? Un tad te ir vēl cits svarīgs aspekts. Mēs pieskārāmies arī Odisejam un Tēlemaham. Tad būtībā tādēļ, ka Odisejs dodās karā, ģimene faktiski tiek izšķirta. Paliek māte Penelope ar dēlu Telemahu. Bieži situācija šodien. Ja? Tikai iemesls parasti nav tāpēc, ka tēvs dodas karā, bet iemesls ir tēvs šķirās, ja vecāks šķirās. Māte paliek ar dēlu. Un tā, protams, kad rodas precinieki. Tad Odiseja ģimenes gadījumā to ir daudz, un viņi ir tādu negatīvu tādu pieskaņu attēlot. Viņi būtībā mēģina izjaukt Odiseja ģimeni, lai gan neviens jau nezina, vai Odisejs vispār ir dzīvs. Bet kāpēc man tas šķiet interesanti arī? Tāpēc, ka tas parāda to dinamiku, kā tas ir otrajās laulībās ar dēliem, kuriem ir bioloģiskie tēvi, kuri dzīvi un kuri nav karā, kuri sastopami, bet kuriem ir ikdienā jādzīvo ar audžtēviem. Un, ja mēs šādi paskatāmies Tēlemaha tēva meklējumus, būtībā mēs ieraugam to lojalitātes konfliktu, kurā atrodas dēli un meitas, kur dzīvo pie mātes otrajā laulībā. Arī pie tēva tas ir daudz retāk. Tad, kā tā bērna dvēsele tiek sarauta, es fantāzijas. Ja es labi izturos pret audžtēvu, bet tas nenozīmē, ka es nododu savu tēvu. Telemaha gadījumā šis konflikts beidzās ar to, ka viņš kopā ar tēvu tos audžtēvus potenciālos patriec. No vienas puses ļoti skaisti, no otras puses, kas tomēr notiek tajos gadījumos, ka tie audžtēvi vai audžtēvs nostiprinās. Un, teiksim, vecā ģimene netiek atjaunota. Ja? Tad bērniem tad jādzīvo tajā lojalitātes konfliktā starp diviem tēviem. Tas nosaka to svarīgumu un to atbildību. Ko nozīmē izveidot otru ģimeni? Tas nozīmē panākt, ka bērnam ir 2 vecāku vietā ir 4,
bet ka viņi visi spēja sarunāties un sadarboties tā, lai tas bērns redz. Tur nav lojalitātes konfliktu. Ja, tad es drīkstu mīlēt viņus visus. Ja es mīlēšu savus un cienīšu, galvenais cienīšu savus auģu vecākus, tas nenozīmē, ka es noliekšu savus bioloģiskos vecākus. Ja? Tā ir ļoti mentaliski svarīga doma. Un visbeidzot, ko mēs skārām arī, bet varbūt netik perfekti izskatījām, nobeidzām, noklausieties šo te lekciju vēlreiz, es atcerējos statistiku, kas pēdējā laikā ir nākusi klajā, diezgan šokējoša lieta. Latvijā apmēram 1/4 daļa sieviešu starp 26 un 35 gadiem ir bez bērniem un nedzīvo laulībā vai attiecībās. Respektīvi, tās ir ālavas, ja? Tās ir sievietes, kuras nestrādā kā pārējais, ja? Kuras vienkārši sakot, nav mātes, ja? Un tad kuras ir nodarbinātas nevis ar tādām kosmiskām, transcendentālām lietām, kā bērnu ieviešana šajā pasaulē, bet kaut kādām ikdienišķām, tur papīra pārcelāšanu, tur intrigām un tam līdzīgi. Tad, ja mēs tomēr izvirzām, teiksim, tādu demogrāfiju kā prioritāti un kā lielu problēmu, tad diez vai šo jautājumu izdosies atrisināt tikai ar kaut kādu finansiālu sviru palīdzību, par ko es jau savos blogos esmu rakstījis. Bet te ir arī vēl cits aspekts, tāds negaidītāks. Teiksim, grieķu mitoloģijā gan jau pieminēt, nepieminēju vēl Heraklu. Par Heraklu mēs daudz runājam arī šajā lekcijā. Bet tad gan Herakls, gan Zeus, gan daudz citi dievi, un ne tikai grieķu mitoloģijā, tiek parādīti kā bioloģiskie tēvi, kā tādi, kas sievietes apaugļo, bet viņu bērnus neaudzina. Respektīvi, viņi nav sociālie tēvi saviem bērniem. Un, protams, ka par to mēs runājam, ka daudzos gadījumos tas rada ļoti negatīvu dinamiku tiem puikām, ja? Jo viņi ir spiesti būt savu māšu vīri, ne seksuālā nozīmē, bet emocionālā. Atsakot, viņiem ir jārūpējas, lai tās mammas būtu smaidīgas, priecīgas, bet to nav iespējams izdarīt, ja nav tēvs vai patēvs. Lūk, tad tas jautājums ir tāds, vai jautājums, protams, gan sievietēm, gan vīriešiem, vai tu esi gatava ieņemt bērnu no aizņemta vīrieša, tādu, kuram ir, 1, 2 vai daudzi bērni no citām attiecībām. Un zināt, ka taviem bērniem nebūs tēva. Un tomēr viņus audzināt. Zinot, ka var būt ļoti liels problēmas. Un no otras puses, kā tas ir vīriešiem, kuri ir bioloģiski spējīgi, kuri ir atbildīgi, bet kuri ir precējušies un kuriem ir bērni laulībā, kuriem ir jārūpēs par šiem bērniem,
vai viņi būtu iesaistāmi bērnu radīšanā šīm te vientuļajām sievietēm, kur ir tik daudz. Es saprotu, man patīk provocēt, un arī šī ir provokācija. Bet būtībā, jo tas ir jautājums par daudzsievību. Tas, ko mēs redzam, ka tur, kur ir daudzsievība, tur šī te demografiskā problēma nepastāv. Savukārt Tibetā, kur ir daudzvīrība, viņas galvenā motivācija ir tāda, ka Tibeta ir kalnu valsts, kurā ir, kur spēj uzturēt 1,5 miljonu iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka šis iedzīvotāju skaits nedrīkst palielināties. Tādēļ daudzvīrība ir piemērota. Tad būtībā tā ir ļoti liela diskusija. Un viņas tā kā tas, tā vajadzība, viņa tikai pieaugs. Tāpēc, ka, teiksim, tajos apstākļos, kā tagad, kad ir ļoti daudz šķiršanās, respektīvi ļoti daudz puikas aug kopā ar mātēm, tad vīriešu kvalitāte krīt un kritīsies. Vīrieši arvien mazāk spēs būt sociālie tēvi. Ar katru paudzi, diemžēl, šis vīriešu briedums samazināsies. Bet, manuprāt, tomēr ir svarīgāk ir piedzimt, zinot, ka izaugt perfekts tu nevarēsi. Respektīvi, labāk, ka bērni ir, nekā izvēlēties, ka bērni nebūs, tāpēc, ka nav sociālo tēvu. Tāpēc, ka sievietēm, ja bērni būtu, tad sievietēm vienām būtu viņi jāaudzina. Tad, jo, ja bērni ir, tas nozīmē dzīvība uzvarējusi. Protams, te dzīvībai būs jāpārvar daudz grūtību, lai viņai būtu viss kārtībā. Bet šitais jau ir, teiksim, Dieva ziņā, pa kādiem ceļiem cilvēks vedīs. Bet ja tie bērni nedzimst, tāpēc, ka mātes negrib un tēvi nevar, potenciālie tēvi, potenciālās mātes, tad ir nāve. Tad ir jāaizmirst, ja? Jāaizmirst. Lai gan, tas, ka kopumā tie demografiskie rādītāji Latvijā ir bēdīgi, mēs nevaram teikt, ka viņi ir bēdīgi visās ģimenēs un dzimtās. Jā, ir dzimtas, kas strauji demografiski, sprādzienveidīgi attīstās. Radzkot, notiek jau tāda dabiskā izlase. Jā, un tas ir tas jautājums, protams, vai pēc 100 gadiem latvieši būs tikpat daudz, cik tagad, ja varbūt viņi būs 2 reizes mazāk. Bet jautājums arī būs, kāda būs kvalitāte. Jā. Kas būs, vai labāk būtu, ja, teiksim, bērni augtu nepilnīgās ģimenēs, nepilnās ģimenēs, un viņi būtu 2 reizes vairāk. Labāk ir, ja bērni aug pilnās ģimenēs, bet
šajās pilnajās ģimenēs bērnu ir daudz. Atsakot, nebeidzami jautājumi, tādi, uz kuriem jau viennozīmīgi atbilžu nav, bet svarīgi tos jautājumus uzdot. Ko? Šitais bija interesants piedzīvojums pa vienai lekcijai mēnesī, daudz intensīvāk nekā kā varētu gaidīt no jebkuriem citiem notikumiem, kas ilgs tikai 12 stundas. Es nezinu, varbūt, ka nākošu gadu mēs kaut ko turpināsim. Varbūt man kaut kas cits iešausies prātā. Laiks rādīs. Tagad būs vasara, būs biškopības sezona, būs jādomā par bitēm, par sauli un tam līdzīgi. Droši vien rudenī, sākot no oktobra, nāks citas domas un domāsim, ko tālāk. Paldies visiem, kas piedalījās, un ja mēs kaut ko turpināsim, ceru atkal visus redzēt, un arī, protams, jaunas sejas. Visu labu, jauku, gaišu, siltu, saulainu vasaru.